Šodien saskaitīsim un atņemsim daļas. Lūdzu, aprēķinam. Uzrakstam uz vienas daļasvītras un saskaitam tikai 1 plus 2. 4 vienkārši uzraksta 4. Un tas ir 3/4. Otrajā uz vienas daļasvītras varam uzrakstīt, un mēs saskaitam tikai 2 plus 1. Un tas ir 3/5. Trešajā piemērā atņemsim. Uz vienas daļasvītras rakstam, un atbildē ir 3/6. Un tagad jānoskaidro, kāds varētu būt nezināmais. Mums jāiegūst ir 3/6, un zinām, ka vienai daļai divnieks, tātad otrai jābūt ir vienaniekam, jo 1 plus 2 ir 3. Tālāk mums ir 3/7 atbildē, otrajā piemērā. Mēs atņemam 3/7, tātad mums ir kaut kāds skaitlis nezināms, no kā atņemt 3 un iegūst 3. Tas ir 6, jo 6 mīnus 3 ir 3. Trešajā piemērā nezināmiem skaitlim pieskaita klāt 5 un iegūst 7. 2. 2/9 plus 5/9.